Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Nu, izējam ārā no skolas un dosimies uz Doma laukumu. Visi lecam zirgos. Nu, aiziet, lejnītā. Kā? Jā, jau riksīts, galops, kā kuram, cik ātrs tas zirgs. Jājām pa vienības gatavi. Bedre! Jā, bedre! Ceļa remonts, pa labi. Pa kreisi. Atkal pa labi. Pa kreisi. Jājām. Vaļai kanalizācijas lūka. Jājām. Bedre. Vēl viena bedre. Tuvamies pie Daugavas, lecam iekšā Daugavā un peldam. Peldam. Aktīvi. Daugava ir diezgan plaša. Zirgam kājas lielas, vēzieni lieli. Jau tuvojās otrs Daugavas krasts. Un esam krastā. Izkāpjam ārā, noskurinamies un aiziet uz Vecrīgu. Jājam, bet tur vēl gadās bedres. Bedre. Vēl viena kanalizācijas lūka. Tuvojamies. Vēl viens ceļa remonts, pa labi. Pa kreisi. Pa labi. Vēl pa kreisi. Nu, visi esam uz bruģa. Un esam Doma laukumā un ievelkam gaisu, pilnu vēderu piepūšam un zirdziņš var atpūsties. Un vēlreiz. Un ievelkam gaisu un izpūšam. Paldies, aplaudējam. Malači. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Projekts Iekustini smadzenes.